Ar kādu dāvanu Ziemassvētkos mana mamma pārsteidza datorspeciālistu, to tūlīt es jums izstāstīšu. Mana mamma strādāja par skolotāju kādā lauku skolā. Tieši pirms Ziemassvētku brīvlaika no ārzemēm bija atgriezusies kāda ģimene, un vecāki vēlējās, lai viņu meita pirms gaidītajām brīvdienām iepazīstas un sadraudzējas ar jaunajiem klases biedriem. Taču vispirms vajadzēja sazināties. Direktore iedeva Elzas mammas telefonu numuru, uzspiedus vajadzīgos ciparus, mana mamma vispirms iepazīstināja ar sevi. Labdien! Šeit zvana jūsu meitas klases audzinātāja. Man liels prieks, ka jūsu meita mācīsies manā klasē. Pēc nelielas pauzes klausulē atskanēja vīrieša balss. Labdien! Mamma mazliet apjuka, jo domāja, ka atbildēs sieviete, taču laipnā balsī turpināja. Jūsu meita mācīsies manā klasē. Klausulē mazliet ar smīnu atskanēja. Un kā tad sauc manu meitu? Nu gan mamma apjuka un nezināja, kā atbildēt. Kā? Nezinu, kā paša meitu sauc. Nu, Elza, mamma iesaucās. Manu meitu nesauc Elza. Šķiet, ka vīrietim pašam bija kļūsi interesanti. Tā, nu gan kaut kas te nav kārtībā. Mammai pa galvu virpuļoja visādas domas, viņa atvainojās un telefona saruna beidzās. Nākamajā dienā mamma devās pie direktoras, lai pastāstītu par dīvaino telefonu sarunu. Pēkšņi prātā iešāvās doma pārbaudīt telefonu numuru. Nu un, protams, pirmsvētku laiks bija darījis savu. Telefonu numurs bija nevis Elzas mammas, bet datorspeciālisti, kurš skolā labojas datorus. Abas ar direktoru izsmējušās līdz asarām. Tālūk datorspeciālists uz Ziemassvētkiem bija kļuvis par vienu meitu bagātāks.